Noslēguma stadijai tuvojas Daugavpils novada domes projekts Pārrobežu pacients, kura galvenais mērķis ir nodrošināt apstākļus pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā, kā arī sadarbību starp šo pakalpojumu sniedzēju institūcijām. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Braslavas centrālo rajona slimnīcu un Latvijas Republikas Nacionālās veselības dienestu, pateicoties Eiropas Savienības finansiālajiem atbalstam. Pateicoties projektam, tika izveidots vienots Latvijas-Baltkrievijas pierobežas veselības pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīkls un nacionālajiem standartiem pielāgotas 11 veselības aprūpes iestādes Daugavpils novadā. Pašvaldība var lepoties ar šo projektu, jo pateicoties šim projektam mums izdevās gan saglabāt mūsu novadā, mūsu pašvaldībā primāras medicīniskā pakalpojumas sniegšanas vietas, gan arī principā viena otrā vieta pat atvērt tādas medicīnas palīdzības vietas tieši tuvāk mūsu iedzīvotāju dzīves vietai. Un tiešām šīs telpas, šīs sakārtotas atbilstoši visam Eiropas standartiem, visām prasībām, viņi dod kaut kādu tādu cerību, ka kaut kāda ilgspēja pastāvēs mūsu pierobežas teritorijā, lai būtu mūsu iedzīvotājiem kaut kā mājīgāka sajūta par viņu ciemu kā tādu. Un tas mums, tiešām tā mēs varam lepoties par to, ka cilvēkiem ir tagad iespēja saņemt kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus, ka tiešām ir vēlme no ārstu puses nākt pie mums strādāt un piedāvāt vēl kaut kādus papildus medicīnas pakalpojumus. Principā šajā gadījumā mēs varam piedāvāt tādus labus pakalpojumus ne jau tikai saviem iedzīvotājiem, bet arī ārzemju pilsoņiem, piemēram, tiem pašiem Baltkrieviem, kuri brauc pie mums. Un tad mēs varam pateikt, ka pateicoties šim projektam, mēs šo jomu kaut cik jau sakārtojam. Protams, vēl ir daudz kas darāmā, bet tāds starta punkts ir ielikts un tāds solīts un labs. Un tiešām lielu jau pateicību dzirdam gan no pašiem iedzīvotiem, gan arī no ārstiem, ka tas viņam dod tādu tiešām sajūtu, ka viņu amats, viņu profesija ir vajadzīgā un vēlamā un ka tieši viņi ir gaidīti mūsu pašvaldībā. Projekta gaitā jaunas ģimenes ārstu prakses vietas tika atklātas Medumos, Nīcgalē un Skrudelienas pagasta Silenes ciemā. Demenes pagasta ģimenes ārsta Vitālija Novicka prakses vieta, kas pirmotnēji atradās pārvaldes ēkas 2. stāvā, tagad ir ienākusi jaunajās telpās 1. stāvā. Ieguvēji no projekta viennozīmīgi ir pagasta iedzīvotāji. Ko ir iegūši demenieši? Demenes pagasta iedzīvotāji, arī tagad pacienti līdz ar jaunajām telpām. Šis projekts galvenais radīja, ka jaunas telpas pārbrauca mūsu ģimenes ārsta prakse, doktoris Nevickis ar savu komandu, un telpas ir pilnīgi jaunas viņiem, un darbs tagad viņiem noriet daudz labāk, jo arī pacienti ir ieguvuši, sevišķi slimi cilvēki, ka nevajag iet uz otro stāvu. Tomēr tas ir arī viņiem tāds sāpīgs jautājums, un tagad viņi mierīgi var arī ar ratiņiem iebraukt pat doktora kabinetā. Es esmu ļoti apmierināts, patīkamāk, vizuāli patīkamāk, ērtāk, jaunas arī mebeles, ne tikai remonts, apmierināti arī slimnieki, īpaši tie, kam problēmas ar locītājiem, jaunas māmiņas ar ratiem var iebraukt pataisno, nevajag tur ar trepiem mocīties. Ko cilvēki saka? Ir kaut kādas atsauksmes no iedzīvotājiem? Cilvēki tagad ļoti apmierināti. Sevišķi jaunas māmiņas, kad viņi ar ratiņam ar bērnu pat iebrauc doktora kabinetā. Kāpēc ne? Tas jau uz potam, kad viņi atved bērnus, ziemas laikā viņiem nevajag atstāt ne kaut kur ratiņus un stiept to bērniņu, bet viņi iebrauc iekšā telpās. Šī projekta ieguvēji ir arī Baltkrievijas pilsoņi, kas atbraucot uz novadu var saņemt uz vietas šos primāros veselības pakalpojumus.
Ar ko šādi projekti var palīdz varbūt? Būtu sēdējuši vecas telpas un slimnieki būtu gājuši pa trepēm, kuri var, tiem varbūt nav nekādu problēmu, pārējie, mamiņas savus jaundzimušus vai mazus bērnus uz rokas jānes, ar krūkiem tiku pacients bijis. Viņš arī problēmas, pat taisam šprices un ņemam asinis lejā, skrējam, jo citi nevarēja tikt augšā. Smagi tie pacienti vai ļoti veci. Tagad tādu problēmu nav. Ir jauns cilvēks ar mugurkaulu laustu pēc autoavārijas. Viņš arī iebrauc šajā kabinetā pataisi no ielas un ļoti apmierināts. Agrāk viņam vieta mamma šeit sēdēja, viņš nevarēja tikt pie ārsta. Ir ar bērnu cerebrālu trieku arī pārvietojas ar ratiņkriesla palīdzību cilvēki. Tiem arī agrāk mammas viņa vieta gandrīz vienmēr bijušas, tagad viņi paši var iebraukt kabinetā. Tualeti arī var apmeklēt, arī ar ratiņiem pacienti, agrāk tas viņam arī nebija iespējams. Tā kopumā mēs ļoti apmierināti. Sventes pagasta feldšeru vecmāšu punkts ir viens no lielākajiem visā Latgalē, un tajā pacientus pieņem 2 ārsti. Pirmkārt, Sventes pagasts ir ieguvis jaunas telpas, jo feldšeru vecmāšu punkts atradās 3 istabu dzīvoklī, kur nevienmēr varēja piekļūt sevišķi cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tagad tas ir nodrošināts, var atbraukt jebkurš arī ratiņkrēslā. Un, protams, mūsu mediķi ir ļoti laimīgi un arī visi Sventes iedzīvotāji, jo savā laikā dikti diskusēja par to, ka vispār vai Sventē būs feldšeru vecmāšu punkts, bet tagad tas ir paplašināts un uztaisītas jaunas skaistas telpas, līdz ar ko mēs varam gaidīt un varam cerēt uz to, ka mēs varēsim arī ieviest kādus citus pakalpojumus, kuru šobrīd mums nav, bet kuri varētu būt, piemēram, tā pati fizioterapija. Mēs atradīsim speciālistu un mums būs arī sava fizioterapijas kabinets, jo viņš projektā ir paredzēts. Telpas mums ir, cilvēki nāk, cilvēki ir apmierināti, un es domāju, arī paši mediķi ir apmierināti. Tā ka liels paldies visiem, kas organizēja šo projektu, visiem, kas palīdzēja, visiem, kas būvēja un visiem, kas atbalstīja. Paldies visiem no sventiešiem. Kā jums strādājas jaunās telpās? Ļoti labi, paldies. Kas ir kļuvis labāks? Vispār viss ir labāks. Telpas ļoti labas, ļoti silts, ļoti kaut kā tā, jūtās gaišāks, jā. Un visi saka, ka pat pilsētā viņi neredzēja to, ko viņi te redz. Dakteris brauc, bērnu ārste brauc, ģimenes ārste brauc. Vispār pagaidām problēmu nav. Pateicoties projekta rezultātiem un ieguvumiem, Daugavpils novadā primārās veselības aprūpe tagad ir pieejamāka, efektīvāka un visaptveroša.